Tātad mūsu grupā kopējušie vecāki noformulēja šādus ieteikumus vecākiem, skolotājiem un izglītības zinātnes ministrijai. Sāksim ar vecākiem. Tātad pirmais, ko mēs iesakām vecākiem, ir iesaistīties bērnu skolas dzīvē. Tātad, kā vecāku klubu kaut kas tāds. Tad regulāri sazināties ar klases audzinātāju, uzturēt šo kontaktu ar to cilvēku, kas tiešām veidā atbildīgs par bērniem, to, kas notiek skolā. Sarunas ar bērnu vecākiem, tad bērniem izjautāt, izzināt, izprast, saprast bērnu, kas ar viņu notiekās skolā, kā viņš jūtās, ko viņš uzzinājis, un uzturēt šo kontaktu. Pamatzināšanu droši mēs uzskatām, ka vecākiem būtu arī jāsāk arī mācīt dažādas prasmes, iemaņas, kas būtu vajadzīgas skolā, lasīšana, rakstīšana un daudz personiskās tādas īpašības. Iesaistīties klases pasākumu organizēšanā un ekskursiju organizēšanā. Tātad dažādi pasākumi, tiem vajadzētu ņemt vecāku līdzdalību arī par skolotājiem. Pirmais nosacījums, ko mēs uzskatām, ka skolotājiem vajadzētu darīt, tas ir mīlēt savu darbu un bērnus, kur viņi strādā, mīlēt arī sevi, protams. Tad skolotājiem vajadzētu iesaistīt vecākus procesā, būt radošiem, individuāli pieeja bērniem, bērnu talantiem, kāds esmu unikāls, kāds savu psihofizioloģisku uzturu stipri un tam lietām. Regulāra kvalifikācijas celšana skolotājiem arī jāprot īpaši mūsdienu sabiedrībā zināšana, ka tik daudz jaunas zināšanas atklātas tiek jaunas lietas un skolotājiem vajag papildināt savu zināšanu. Un izglītības zinātnes ministrijai mēs iesakām, kad skolotājiem būtu jāiziet psiholoģiskās atbilstības testi, tātad, ka skolotājiem vajadzētu, skolotāji, lai strādāt, viņam vajadzētu būt piemērotam šai profesijai, šim darbam, šim aicinājumam. Jāļauj vecākiem lemt 6 vai 7 gados iet skolā. Tas ir katra vecāka individuālais novērojums un pieredze, vai viņa bērns ir gatavs vai nav gatavs iet mācīties. Tad mēs uzskatām, ka izglītības zinātnes ministrijā vajadzētu būt cilvēkiem, kas ir ar pieredzi izglītībā vai, teiksim, zinošiem šajā jomā, bijuši skolotāji, izglītības vai zinātnes menedžeri, tas ir ļoti svarīgi. Tad līdzekļu piešķiršana materiāliem un algām. Protams, tas, ko vēlās skolotāji, skolas un vecāki, lai vairāk naudas, protams, tik veltīt zinātnē. Tas ir izglītībai. Rūpēties par veselīgu uztvaru. Uzskatām, ka ministrijai vajadzētu noteikt tomēr, kas būtu atbilstoši skolas vidē, kas ne. Paldies!